svarīgāk. To, ko teoloģijā saka, kā dzīvot pēc Dieva atklāsmes, ne pēc mūsu pašu ieskatiem. Man ģimenē ir problēma. Mēs ar mammu katru svētdienu ejam uz baznīcu. Bet tētis sēž mājās. Es nezinu, varbūt viņš zemapziņā tic Dievam, bet viņš vienmēr, kad vien runā par Dievu un visu, kas ar to saistīts, izsmēja gan mūs, ar mammu, gan Dievu. Es domāju, ka šī problēma daudzās ģimenēs ir parādās un ir tāda problēma. Vispirms man jāsaka tas, tētis nav slikts cilvēks. Nav slikts. Ticība ir Dieva dāvana. Un ja tās dāvanas nav arī ticība. Patiesībā man jau gadīties, ka tētis ir vienkārši greizsirdīgs. Jūs tā visējat uz baznīcu un viņam jāpaliek mājās. Un bieži vien atkal ir tā, ka viņš arī negrib tur to var sakot, soli pārkāpt, ir jālūdzās. Svētā Monika 20 gadus lūdzās par savu dēlu Augustīnu, kuram arī bija, dzīvoja konkubinātā un piedzīvoja bērnu un tā tālāk, sakot, Dieva palaidies, vai ne? 20 gadu viņa lūdzās. Un Augustīns atgriezās, kļuva par lielu teologu, filozofu un par bīskapu. Jā. Dieva viss ir iespējams. Un neuzskatāt, ka ģimenē neuzskatāt, ka tēvs ir par grēcinieks, ka jūs tie labi un tā tālāk. Tikai vispirms jau man jāsaka, viņš kaut ko labi ir darījis. Jūs laikjūtiet uz baznīcu, droši vien arī bērnam ir jāvis nokristīties un ieņemt sakramentus un tā tālāk. Viņš visu dara, bet nav ticības žēlastības. Un kāpēc tā atgriezīsies un būs, un atkal būs viena kopā. Kāda ir laju dzīve? Kas ir lajs un kāda ir tā sūtība uz zemes? Pastāstiet par šo lietu sīkāk. Kāda ir laju dzīve? Mēs visi iesakām kā laji. Neviens nav piedzimis priesteris, jeb klostera māsa. Laju dzīve pirmajam kārtā ir tā, ka uzņemās, kļūt par Dieva dāvanu. Un tā ir kristība. Pirmā satikšanās ar Dievu lajam, jeb cilvēkam, ir kristībā. Kristībā tiek noņemts iedzirdēts grēks, un tad mēs kļūstam par Dieva bērniem. Un šī Dieva bērnu, lai augtu kā Dieva bērns, ir jāturpina, protams, iet pie sakramentiem, augt kā kristietiem, var sakot, to, ko mēs prasām no katra tēva un mātes, un proti, kā tēvs un māte audzina mūs par kristietiem, par katoļiem. Un man liekas, ka viskaistākais ir tas, ka esot kristīts, iestiprināts, mums ir jāliecina par Kristus augšanu celšanos. Un tā liecība, tāpat kā jūs esat liecinieki
par Kristus augšamcelšanos, par Kristus dzīvi jūsos. Te, laikam, tādā cerību vakarā būs liecības par jauniešiem, kuri ir atraduši Dievu, kuri ir atraduši dzīves jēgu, kuri ir atraduši savu paša cilvēka būtību. Laiks ir tāds cilvēks, kura dzīve ir vērsta uz Dievu, kalpošanu Dievam, mīlēt vienam otru, audzināt, vispirms saglabāties baznīcā, protams, audzināt ģimeni, var sakot, man liekas labs piemērs no tā ir mazā svētā Terēze. Viņas vecāki ir izsludināti par svētiem. Tāpēc, ka viņi ne tikai izaudzināja mazo svēto Terēzi, bet ka viņiem bija tas kristīgais mīlestības gars, kur nevien tikai mazā svētā Terēze iestājās klosterī, bet arī viņas māsas. Man sakot, lai kristīgais laisi izaudzināt skaistu ģimeni, ticīgu ģimeni, kurā tas ir skaistākā lieta, kuru var darīt. Un, var sakot, tēvu un mātes mīlestība jābūt tāda, ka bērni arī to izjūt. Un jūs jau arī to esat izjūtuši un noteikti nebūtu šeit, ja tēva un mātes mīlestība. Tos klaju piemērs, kā tēva un mātes nebūtu jūs arī atraduši šeit. Jūs vēl mieru klausieties atbildēs, te jau ir vēl vairāk versito. Kā iemācīties Jēzus priekšā apklus? Kā palikt dvēseles dziļumos, klusumam, tad domas pilnas ar lūgumiem un vajadzībām. Zinu, ka Jēzus nevar mani uzrunāt, vai Jēzum pietiek tikai ar manu mīlestību. Kā es varu zināt, vai patiesi mīlu Jēzu, par to liecina darbi. Bet ja darbi ir tik mazi, vai arī tagad tā ir patiesa mīlestība. Man liekas, šis jautājums ir tieši tas jautājums, kuru uzstādīja Svētais Toms un Svētā Toma svētkos. 3. jūlijā mēs to svinējam, un proti viņš saka, es neticēšu, ka Kristus ir augšupceļies, kamēr es neredzēšu, kamēr es nelikšu savu roku viņa sānā, kamēr es neataustīšu. Un es tam neticēšu. Un tad, kad Kristus parādās un saka, Tom, nāc un ieliec savu roku manā sānā. Viņam nevajadzēja vairāk ielikt to roku. Viņš tikai apliecināja ticību un teica, mans Dievs un mans kungs. Tad mums cilvēkiem, lai noklustu, lai visu atslēgtos no visa, ir vajadzīgas rekolekcijas.